Gribot būt radoši un iepriecināt savus mīļos cilvēkus Ziemassvētkos, jau 10. gadu arī mēs savas Ziemassvētku dāvanas meklējam Mākslas akadēmijas jarmarkā. Ar 10 kūkām un 10 svecēm Mākslas akadēmijas studentu mākslas darbu tirdziņš Jarmarka šogad atzīmē apaļo jubileju. Radusies kā turpinājums 30. gados aizsāktajai tradīcijai, Jarmarka kļuvusi par vienu no gaidītākajiem gada nogales mākslas pasākumiem. 10 gadu laikā tā iemantojas milzu popularitāti studentu vidū, kuriem nu ir vieta, kuru studiju darbus nodot skatītāju vērtējumam. Mums bija plakāts ar uzsaukumu studentiem kļūsti slavens vēl pirms nāves. Lai viņi arī iepazīstās ar to, kas tas būs. Un tad, tas iekārtojums, protams, bija pavisam savādāks. Darba bija daudz mazāk. Bet tāpat tas pārspēja visas mūsu cerības gan par apmeklētāju skaitu, gan par iesniegtiem darbiem, gan par studentu atsaucību. Un tad mēs sapratām, ka to nevar neturpināt. Šogad te 300 jaunajiem akadēmijas māksliniekiem Jarmarkā pievienojušies arī vairāk nekā 20 ārvalstu talanti, kuri savas zināšanas Erasmus programmas ietveros šobrīd papildina Latvijā. Ar meža gariem, laumiņām un citām neparastām būtnēm Anastasija Jarmarkā piedalās katru gadu. Šī ir, var teikt, arī kā izstāde tāda, kā parādīt savus darbus, un arī ļoti jauks pasākums, jo var apskatīt arī citu cilvēku darbu un tā. Māksliniekiem šis ir gluži kā ģenerāla mēģinājums. Dažiem pirmā īstā saskara ar auditoriju, liecinieks tam, vai cilvēki ar maciņiem ir gatavi balsot par katru konkrēto darbu. Katrs atnes to labāko, katrs uzliek to labāko cenu, kā viņš izdomā. Un viņam pieredze varbūt vēl iepriekšējā gada, vai tā cena ir adekvāta, vai tas darbs adekvāts. Tur vajag tādu laimes spēli arī. Vai to darbu nopirks, vai ne? Tas arī ir interesanti arī priekšmākslinieka, ko cilvēkiem patīk, laikam psiholoģiski vairāk var ieraudzīt, kādi darbiņi, kādas krāsas vai kādi izmēri viņiem patīk. Ja Jarmarkas pirmsākumos 30. gados šo pasākumu apmeklēja tikai īpaši lūgti viesi, tad tagad iespēja iegādāties jauno talantu darbus ir ikvienam. Turklāt pasākums kļuvis tik populārs, ka par tā norisi daži interesējoties jau pusgadu iepriekš. Pat no vēstniecībām plānos ar savus lidojumus uz mājām, lai paspētu uz Jarmarku, kas mums, protams, tā silda sirdi. Ļoti daudz ir pērļu zvejnieki, kuri nāk katru dienu un skatās, kas ir nomainījies, kuri varētu būt tur dienās slaveni un kuros ir vērts ieguldīt. Un pēc tam viņi ir ļoti priecīgi, ka tas tika atzīts par pagājušā gada labāko mākslinieku, kā es esmu trāpījis, ka tā desmitniekā. Daudzi arī no autoriem, vismaz 2., 3., nerunājot par 4., 5. un 6. Viņi jau piedalās izstādes, viņi arī atpazīst, vienkārši apstoties arī darbus. Es redzu, ka tie autori ir pazīstami, viņi izstādās gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, gan ārpus Latvijas. Un, lai gan nevarētu teikt, ka māksla te tiek dāļāta gluži par sviestmaizi, pastāv iespēja, ka kādreiz par te iegādāto gleznu varēs arī māju iegādāties, smeja organizatori. Mūsuprāt, nav nekā labāka par unikālu un radošu dāvanu Ziemassvētkos, tādu īpašu tikai vienā eksemplārā un tikai īpašiem cilvēkiem.